Jaunā apkurses sezona tuvojas ar joni, un iedzīvotājiem ir viens jautājums, vai jaunā apkurses sezona un rēķini nepārsteigs viņus galīgi nesagatavots, vai nesadārdzināsies dzīvokļu apkure. Latvijas avīze viesojās šoreiz Talsos un uzrunāja divus siltuma uzņēmumu ražotājus. Talsu namsaimnieks valdes locekli Egilu Barisu un Talsu bioenerģija valdes priekšsēdētāju Juriju Zaļupi. Lūdzām viņus pastāstīt, cik lielā mērā iedzīvotāju uztraukumam par apkuras sezonu, par cenām ir pamats vai nav pamata uztraukties. Uzņēmums ir gatavs siltuma apgādēji ziemas sezonā, jaunajā apkurses sezonā. Mēs esam veikuši šķeldes un granulu iepirkumus. Sabilē pēdējā katlamāja, kas mums bija, tika kurināta ar malku, arī šogad tiek pārbūvēta. Tā tiks kurināta ar šķeldu. Gribētu teikt, ka iedzīvotājiem nav bažas, kad visas mūsu siltumavoti darbosies 100%. Darbinieki strādājuši cītīgi visu vasaru, lai mēs nodrošinātu drošu siltuma apgādi nākošajā apkurses sezonā. Neliela izaicinājuma varētu būt šķeldes piegādes, jo mēs nezinām, kāda būs ziema, kāda būs rudeņi. Ja mežos būs liela nokrišņa, kā bija šī vasara, tad droši vien būs grūtāk šī piegāde. Jo mēs, ja salīdzinām ar lielajām katlumājām, mums šī loģistika ir jāsaka, tā diezgan sarežģīta. Ja katlumājā šķelde beidzās, tad nākošai kravai jau jābūt līkumā, kas jau veic piegādi. Nevar veikt šīs piegādes un nav kur uzkrāt. Bet mēs ļoti ceram, ka iepriekšējos gadus, lai arī cik bijuši labi šie rudeņi, mūsu piegādātāji ir tikuši ar šīm grūtībām galā. Tā kā domājam, ka viss būs kārtībā. Talsu pilsētā siltuma apgāde pēdējos kaut kādus 10 gadus nesaistās ar kaut kādu apkursu uzsākšanu oktobrī. Mūsu izbūvētā katlamāja darbojās cauru gadu, vasarā nodrošinot karsto ūdeni un ziemā pieslēdoties apkuri. Un apkurē katra daudzdzīvokļa māja, ja kurš klients var pieslēgties, kad viņš vēlās, kad viņam tādu komfortu vajag. Mēs, protams, kurinam ar šķeldi jau kopš 1990. gada tikai. Jautājumā par cenām, tad mums bija drusciņa regulēšanas metodikas dēļ. Tagad nedaudz pieauga siltuma cena par kādiem 3 eiro. Bet tas ir tāds jūtīgs jautājums. Principā neko nemainot savā saimniecībā, atkarībā no visādām kurināmā cenām Latvijā. Mēs esam bijuši gan 3. dārgākie, gan tagad 10. pie zemākie no apmēram 60 uzņēmumiem. Tā kā tas varbūt nav tāds būtisks rādītājs, ko vajadzētu salīdzināt, kā saka, salīdzinot vienu ciemu ar otru vai vienu pilsētu ar kādu citu, teiksim, jā. Jebkurā gadījumā cilvēku uztraukties par to, ka varētu kaut kādas problēmas šai ziemā nevajadzētu. Kurināmā krājuma mums ir pietiekoši un rezervi ir gandrīz visai ziemai šobrīd, kas ir uz vietas sagādāt. Tā kā cerēsim, ka ziema būs normāla ar sniegu un ar ledu, lai var paslidot un paslēpot arī, ne tikai sildīties.